tie būtu abi riteņi, tad tas būtu 10-0. Nu, tagad ir jātur īkšķi, par latviešu potas, kurš kā sametās pašā līkuma galā, pirmā līkuma kombinācijā. Nu, jā. Es jau vairs nezinu, ko teikt, godīgi sakot. Visnotaļ rupja ūdeni šobrīd ir no Roberta puses. Redzēs, ko vērtēs tiesneši, jo ļoti iespējams, kas ir jau ārpus vērtēšanas zonas. Pārbrauciena taisnas zonā. Bet, ja kurā gadījumā tā vīzē un tā arī ieskrētīt. No atbalstam Roberts Rodē. Šodienas viens no spēcīgākajiem latviešiem, kas ir stājies pretī Lietuvas profesionāriem. Vinējs ir Andi! Apsveicām mūsu somu viesu ar tikšanu pusfinālā. Ļoti žēl, bet Robertam šoreiz nepaveicās, un viņš sagrib